Dats, iedomājies, ir apkārt jau gads, kad kopš mēs esam izveidojuši šo zirgu asistētas terapijas centru. Pa šo laiku ir bijuši šeit pie mums gana daudz uzņēmumu, komandu. Un kāds ir tavs secinājums? Burtiski nedēļu pirms nākamās komandas, kura šeit ciemosies. Jā, ir mums gads. Pat jau mazliet vairāk satikāmies augustā, sākām septembrī. Jā. Un komandas ir bijušas dažādas. Es teiktu, ka pat ļoti daudzveidīgas, ļoti dažādas komandas, sākot no maziņākām uzņēmumiem ar kaut kādiem jau krietni topa 10 uzņēmumiem, kurus mēs šeit esam organizējuši, kuriem šeit esam organizējuši dažādas nodarbības. Tas secinājums ir tas, ka jā, tas ir Latvijā kaut kas pavisam jauns, tieši tās veids, kādā darbojamies mēs. Tas ir kaut kas, ko iepriekš nav darījuši, bet kas man ir palicis prātā no dažiem, piemēram, atbrauc komanda ar tāda liela cienījama uzņēmuma komanda ar uzņēmējiem, tur sievietes, vīrieši, puiši, meitenes. Un no sākuma puiši parasti ir tie, kas tā malā, zirgi, nē, tā kā es paskatīšos. Un tie, kas bieži vien saka, ka viņi paskatīsies, tie ir tie, kas ir visvairāk un visaktīvāk, kur arī notiek komandas darbs. Tie, kas beigās tā nemanot, bet viņi beigās jau ir visā iesaistījušies, visā piedalās un viss ir organizēts.